8. decembris laiks, kad mēs jūtam Ziemassvētku tuvumu, bet vēl neesam noguruši no neskaitāmām svinībām un varam jauki ieskandināt šo laiku ar brīnišķīgām 2 degustācijām un baroku laiku mūziku, franču baroku laiku mūziku, Collegium Musicum Rīga izpildījumā. Brīnišķīgs franču vīns no Paton Gestier ražotāja, kas savus vīnus ražo jau no 1725. gada. Un visu šo laiku slīpē vīna darīšanas prasmes. Mēs aizvedīsim jūs brīnišķīgā ceļojumā uz Franciju un uz mirkli jūs varēsiet iedomāties sevi Francijas kādā mazā nostūrī, mazā pilī ar franču baroku mūziku un brīnišķīgu vīnu. Ja kāds šo pasākumu apmeklē pirmo reizi, mazliet ieskicējuši pasākumu formātu, tātad 2 degustācijas, 2 koncertu daļas. Pirmajā daļā baroku orķestris iepriecinās ar šo franču baroku mūziku. Otrajā daļā sarunās par vīnu un mūziku. Mums pievienosies profesionāls vīnzinis, kas noteikti būs sagatavojis kādu stāstu vai leģendu, kas saistīts ar šo ražotāju un ar šī reģiona vīniem. Un domājam, ka būs interesanti gan mūzikas mīļotājiem, gan vīna mīļotājiem. Uz koncertu ieteicams ierasties saulaicīgi. Piedāvāsim pirmo degustāciju pirms koncerta. Un tomēr tie, kas uz koncertu ieradīsies ar auto, lai viņi nebūtu ļoti bēdīgi, mēs piedāvāsim iespēju par labākajām cenām Rīgā iegādāties šī ražotāja vīnus līdzņemšanai. Mīļie vīns un mūzika draugi, tiekamies 8. decembrī Spīķera koncerta zālē uz fantastisku koncertu, 2 vīnu degustācijām un sarunām par vīnu un mūziku.